Es esmu dzimusi un uzaugusi Rīgā. 24 gadu vecumā es pārvācos viena pati uz dzīvi uz Īriju. Es pabeidzu studijas Īrijā. Tad es iepazinos ar savu Sardīnijas vīru. Un tad no turienes mums sākās visādi piedzīvojumi, godīgi sakot, tāpēc, ka mēs esam dzīvojuši tik daudz vietās. Šobrīd mēs dzīvojam stabili Ziemeļitālijā. Katru dienu skolā. Patiesībā man vecāki deva 50 centīmus katru dienu, lai es varētu ieiet kafejnīcā un apēst savu meduskūku vai bulciņu un izdzert savu sulas glāzi, tāpēc, ka es biju ļoti niķīga, kad es augu. Man negaršoja, es neēdu vispār neko. Tāpēc sviestmaize nebija viena opcija priekš maniem vecākiem. Un tad man bija 50 centīmi katru dienu kabatā, un tad es gāju uz skolas kafejnīcu, un es pirku vai nu bulciņu vai medus torti, kas man ļoti, ļoti garšoja. Iespējams, ka tas bija arī iemesls, kāpēc man tik ļoti kārojās tā medus torte, jo medus torti mājās negatavoja, bet mēs viņu pilnīgi noteikti, kad mēs ar mammu vai tēti dažreiz gājām uz kafejnīcu Vecrīgā vai vēl kaut kur, tad tas bija viens no saldajiem, kuras pilnīgi noteikti pasūtīju. Tas bija tāds mīļumkārums. Es meduskūku patiesībā es esmu gatavojusi 2 reizes. Pirmo reizi man viņa nesanāca. Bet es domāju, ka es biju sajaukusi vienkārši kaut kādus piedevas, kurām nebija tur jābūt, vai arī viņas vienkārši pietrūkās. Kaut kas nogāja greizi, un man viņa nesanāca. Un tad otro reizi es taisīju meduskūku, man viņa izdevās. Viņa bija ļoti garšīga. Un viņa tapa Sardīnijā 40 grādu karstumā. Tas bija murgs. Tas bija totāls murgs, bet viņa bija ļoti garšīga. Tieši tā, man virtuvē bija gaisa kondicionieris ieslēgts. Un laukā bija 40 grādi, un tas bija ellišķīgs darbs. Tāpēc man bija prieks to, ka viņi tiešām izdevās. Viņa pazuda vienkārši no galda. Viņai ir jānostāvās leduskapī vismaz 24 stundas tā, lai viss savalkās un ir garšīgs. Tas arī bija grūts darbs, tāpēc, ka tur bija kāds, kas lien iekšā leduskapī katras 5 minūtes un jautā, drīkst tas pagaršot? Nē, nedrīkst pagaršot. Tieši Sardīnijā es tieši arī mācījos tur, un tad bija tā, ka es to kūpu sagatavoju, un tad nākamajā dienā man bija jāiet uz saviem kursiem. Un ko tu darīsi, jo kā labs latvietis, tu taču nesīs līdz kādam pagaršot. Un tad tā arī palikās, jā, es aiztiepu torti, pusi no tortas aiztiepu uz savu kursu, un tur viņi pazuda. Pusi es atstāju, paldies Dievam, mājās. Manējie ir vēl joprojām dusmīgi to, kad es pusi atdevu projām. Tā doma grozās ļoti ilgu laiku prātā. Tā kā es domāju, ka man būs jāsaņemās tad, kad būs vēsāka diena atkal laukā, tāpēc, ka mums vakar pēcpusdienā mums bija 40 grādi atkal laukā šeit. Tā kā man kaut kā tās medus kūkas sagribās tieši vasaras laikā. Tas process bija, iespējams, ka tāpēc, ka tā mīklis gatavoja otro reizi, tas process bija jau daudz mierīgāks, bet pirmo reizi, jā, tā pirmā reakcija ir tāda, ka Dievs, viņi taču ir galīgi lipīgi, kas tur iznāks. Tur taču nekas neiznāk, bet tad es iedomājos, ka varbūt gatavojot parasti arī tos klasiskos mafinus un cupcakes un tādas lietas, es esmu pieradusi to, ka es izmantoju 2 slapjas karotes vienkārši. Un es viņu izklāju vienkārši uz tās plāts laukā, un tad viss ir kārtībā. Jā, viņi paliek nedaudz mitrāka, bet viņi izžūst pēc tam cepeškrāsnī, tad, kad cepoties. Tā kā tas bija mans mazais triks. 8 kārtas, jā. Es uztaisīju 8 lielos tos cepumus, un tad, kad uzliec pēc tam to šķīvi pa virsmu, un tur tās visas drupačas tev paliek, viņas vienkārši samal, un viņas salipina apakaļ. Nē, skābais krējums un cukurs, nekas vairāk. Tikai skābais krējums un cukurs. Es zinu to, ka ir cilvēki, kas liek klāt arī iebiezināto pienu.
Iespējams, ka tas arī ir ļoti garšīgi. Bet es palikos pie klasiskās receptes, pie vienkārši pie krējuma. Nu, iespējams, iemesls, kāpēc es sāku gatavot medus torti tik ļoti vēlu savā prombūtnē no Latvijas, ir tāpēc, ka es sākumā man bija grūti saprast un atrast īsto krējumu, jo pašā sākumā šeit Itālijā viņiem nebija krējumi. Vai nu es viņu vienkārši nevarēju atrast, vai nu viņiem vienkārši tas nebija, jo viņiem arī visi jogurti ir ar cukuru. Tagad pēdējos 10 gados, es domāju, kad ir parādījies tas, kā viņi sauc, dabīgais jogurts, kur nav cukurs klāt. Un tad to es izmantoju tā mūsu krējuma vietā. Patiesībā ir nedaudz sarežģīti, tāpēc, ka tas jogurts, ja nu vienīgi tu neizmanto tagad grieķu jogurtu, kas arī ir parādījies pēdējos gados, tad tas ir nedaudz biezāks un ērtāks strādāšanai, bet tas parastais dabīgais jogurts, kas viņiem ir, viņš ir tāds pašķidrs, viņš nav tik trakns kā Latvijas krējums, piemēram. Vienīgais, kas tuvojās latviešu krējumam, ir grieķu jogurts. Dievs, es biju atradusi, es neatceros, man šķiet, ka tā bija viena no Facebook grupām, kur es biju to recepti atradusi, un tad man bija tāda lampiņa, un es pateicu, tas moments, ne? Un tur bija arī teikts to, ka tā ir klasiskā latviešu medus torte. Tā nav nekādas variācijas, tā ir tieši tā. Vismaz tā teica, un vismaz tā būtu jābūt, ka tā ir tā īstā. Un, jā, bet es viņu atradu pilnīgi noteikti Facebookā. Es domāju, es viņu negāju meklēt nekur citur, bet tā bija tā. Un es iepriekš teicu to, ka viņai bija 8 slāņi. Es šeit esmu pierakstījis savā recepšu grāmatā, ka viņai bija 9 slāņi. Tāpēc, ka man ir recepšu grāmata, kurā es pierakstu arī gadu un vietu, kurā es biju gatavojusi kaut ko. Cik mēs skraidām no vienas puses uz otru pusi, es parasti varu atcerēties, kur es kaut ko tādu īstu esmu gatavojusi, bet lielākoties recepšu grāmatā es pierakstu klāt gan gadu, gan arī vietu, kur tā recepte tāpat tā kā. Yeah. Absolūti. Mēs tieši vakarā, kad es šķirstīju cauri savai pavāru grāmatai, es savējiem mājās teicu, mēs septembrī braucam uz manas māmas 85 gadiem uz Latviju. Un tad es teicu, es jau visu pabrīdināju, es saku, tad, kad mēs iebrauksim Rīgā, es zinu, ka es cieliņu varētu uztaisīt arī mājās. Es saku, bet es aiziešu uz veikalu, es nopirkšu sev vienu gatavu cieliņu, un es viņu apēdīšu viena pati, un es ar nevienu nedalīšos. Tā kā, jā, pilnīgi noteikti cieliņi ir top 10 priekš manīm. Ak, Dievs, kliņģers ir debišķīgs, bet es viņu mājās neesmu gatavojis, man nav bijusi drosme viņu mājās gatavot, tāpēc, kad es zinu, ka tur ir nepieciešams vismaz 12 stundas, lai viņu pagatavotu tieši pašu mīklu. Bet es zinu to, ka mums ģimenē bieži vien, tad, kad ir lielas svinības, tad kliņģers ir tas, kas iet uz galdu vienmēr. Bija ļoti daudz plātsmaizes, man vecā māma gatavo ļoti daudz, arī mana māma gatavo vēl joprojām ļoti daudz dažādas plātsmaizes. Ar āboliem un ar visādiem augļiem un magoņu maizītes. Un tad es atceros, mana vecā māma gatavoja tos nevis riekstiņus, bet bija tādas sēnītes. Dievs, tik garšīgi bija. Un es neesmu atradusi pat tuvu līdzīgu garšu tai, kā to gatavoja mana vecā māma. Ir garšas, kuras tev paliek atmiņā un tu viņas vienkārši vairs neatrodi nekad. Nē, ēdienu ziņā mēs mājās nepazūdam pilnīgi noteikti. Mēs gatavojam, mēs ēdam visu pasauli, tiešām. Visu pasauli. Tāpēc, ka tas, kas mūs visus savieno, ir galds. Tur tev nav nepieciešams valodas, tu pat varētu arī valodu nepazīt. Bet ēdiens ir tas, kas mūs visus savieno.